Sveicināti, brāļi un māsas. Prieks, ka es varu būt jūsu priekšā, un es vēlos sniegt liecību no savas puses, kā Jēzus ir palīdzējis manā dzīvē, kā viņa vārds ir ietekmējis manu dzīvi. Es vēlos iesākt ar kādu raksturvietu no Bībeles, un tā būs no Jāņa atklāsmes grāmatas 12. nodaļas. Man šis pants uzrunāja, un es vēlos to jūsu priekšā nolasīt. Un es ticu un ceru un paļaujos uz to, ka tas man palīdzēs arī turpmāk sniegt šo liecību. 12. nodaļas 11. pants tas ir. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu, un nav savu dzīvi mīlējuši līdz nāvei. Par to, ko viņi ir uzvarējuši, tas ir velns, ko viņi uzvarēja. Un šo raksturvietu man kāds sludinātājs pateica, un tā man palika sirdī, un līdz par šim brīdim, un es tiešām izmantoju šo brīdi, lai es varētu nolasīt, un varbūt kādu no jums tas uzrunā arī turpmāk sniegt savu liecību. Jo ar savu liecību mēs varam uzvarēt, un ar jēra asinīm, protams. Vēlos teikt, ka savā dzīvē esmu pieredzējis ļoti daudz izvēles. Droši vien daudziem tā ir bijis, kad ir vienmēr kāda izvēle, un cilvēkam ir jāsaprot, kurā pusē viņš grib būt, vai viņš grib būt ļaunais vai labais, piemēram. Tādi, divi virzieni. Bet, bieži vien mēs neapzināmies pēc savas rīcības, vai kurā pusē mēs īsti esam. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs, kad vēršoties pie Dieva, kad mēs zinām, kas ir Dieva vārds, un kā mēs saskaņā šo vārdu mēs varam būt viņa pusē, kāds izpaužās. Un tā tad Bībele un svētie raksti, un tas viss palīdz mums to piepildīt mūsu dzīvēs. Tā tad jaunībā, jeb, kā lai saka, kad bija tāds jaunības trakums sākās, es izvēlējos būt, kā lai saka, tāds izklaidīgs, tāds, kā lai saka, tāds, ka man vairāk interesē izklaidēties, vai, kaut kādā veidā savu dzīvi saistīt ar visādām tādām, kas saistās ar nepaklausību, varētu tā teikt. Nebija tādas paklausības pret vecākiem, nebija. Sāk sajust sevi tādu dumpīgumu, un tas sākās ķēdes reakcija pēc šīs sajūtas, kad, sāku daudz, kad nepaklausības būt un pretojos kaut kādām pamācībām. Gribēju savu ceļu iet. Līdz ar to man izvēle bija grēks. Varbūt man sākotnēji izpratne nebija, kas tāds ir grēks. Es biju sevis meklējumos. Es nezināju, kas tāds esmu, kāda jēga vispār šim visam ir, kāpēc esmu šeit. Grēks ir vilinošs. Cilvēki smējās par maniem jokiem. Tur kaut kādu vājāku, piemēram, izsmēju, un reiz bija tāda atsevišķa grupa, kuriem tas likās smieklīgi, un tādējādi es paudu savu piederību tai grupai, un līdz ar to tālāk aiziet tā ķēdes reakcija, kad es eju pamazām ar vien dziļāk tajā visā grēkā, un tas man šobrīd vēl daudz liek aizdomāties par to visu. Jā, un jauniešu vidū tā bieži tas notiek, to mēs visi redzam, un mēs to sākam ar vien biežāk arī saprast. Un tas ir svarīgi, ka mēs to saprotam un redzam un cenšamies to kaut kā jauniešu vidū tas jāpauž ir tas, ka nevajag tā darīt. Jā, tad bija tāds uzskats, kad, kā vispār, redz, viņš tur pasmējās un par manī, piemēram, un kāds bikses tādas bija. Man tās bikses jāmatā, man vajag citas bikses, lai par manīm nesmējās par manām biksēm. Tas bija tāds uzskats man iekšā stipri iedzinājies, kad
kad jācenšas laiku izskatīties un būt tādam, kāds tas tur varētu būt tīkams tam attiecīgajam sabiedrības slānim, kurš, ja šajā gadījumā, kādam jauniešu grupiņai, kuriem bija tie, likās šķita tādi, tas dumpīgums tāds bija vilinošs. Tādējādi manas izvēles arvien vairāk gāja, kā es pirmie teicu, arvien vairāk tajā grēkā. Tālāk jau, protams, droši vien daudz dzīvēs jau sākās visādi vilinājumi sakarā ar narkotikām. Es šobrīd varu atzīties to, kad es biju lietojis narkotiskās vielas, kuras man šķita vilinošas, un kā tas tā viņu ietekmē, tur viss likās savādāks, un tur jautrāks, un vēl pārējais. Es, kā lai saka, redzēju, kā pasaulē tas ietekmē, citur valstīs tas ir atļauts, un viss tas ir normāli, kāda problēma, tas viss ir kārtībā, to var, un tas, redz, tā piederas, varētu pat teikt. Bet negluži. Tas vēl vairāk viss gāja iekšā un līdz nonāca līdz tādam sabiedrības slānim kā noziedznieki. Es jau, neteiksim pārāk tādā nopietnā, bet tādā vairāk jaunieši tādā nenopietnā noziedznieku grupiņā nonāca. Reāli tas bija tāds pats sākums. Es varbūt tur vārdus uzreiz nesaušu, bet, atzīstu, ka tāds fakts bija, kad es biju nonācis tādā grupiņā. Sākās arvien tādi lielāki, kā teikt, pārbaudījumi un lai būtu tāds skaidrāks uzskats un priekšstats par to, es vēlos nolasīt nākamo raksturvietu, jo Bībele patiesi daudz skaidrāk, daudz ko palīdz saprast, tāpēc es lūdzu jūs atverat Salamona pamācības. Salamona pamācībās bija ļoti tāds brīnišķīga vieta pašā sākumā. Pirmajā nodaļā tas bija. Un 13. 14. pants. Tas ir, ko tā noziedznieka grupa, kāds viņam doma gājiens ir. Mēs taisāmies iegūt lielu mantu, mēs taisāmies pildīt mūsu namus ar laupījumu, saņemies droši un nāc mums līdzi. Mūsu naudas maks būs par mums visiem tikai viens un kopējs. Šī rakstieta, kad es sāku lasīt Salamona pamācības, man īpaši aizskāra, jo es tajā visā saredzēju to savu dzīvi, savu izvēli, to periodu, to laika posmu, kad es biju ietekmēts šīs ļaužu grupiņas. Biju zemākais un biju kā tāds apmācāmais. Reāli es sapratu, ka varbūt tajā brīdī es nesapratu, tajā brīdī es biju pakļauts tam visam, bet tagad es saprotu, ka sātana kalpi, viņi mani apmācīja kaut kādam turpmākām darbībām, kaut kādus veikt tur noziegumus vai tur, vispār bezjēgā tur kaut kādas dzeršanas, tur, kā teikt, tās viss pagānu orģijas, kuras tiešām ne pie kā laba nenoved. Un tajā brīdī tas saņemies droši un nāc mums līdz, tas tā kā kaut kādā veidā likās, ka, mani aicina un varbūt, ka tāds ir mans aicinājums dzīves, mani rekur aicina. Aiziešu, kas tur būs, un kaut kā sāku dzīvot pēc tā visa, un kas notika? Pienāca tāds brīdis, kad man par izdarīto bija jānes atbildība. Es nokļuvu policijas redzes lokā, un visādi mēģināju kaut kā attaisnoties, ka mani tur piespiedu un ko tur, un tur nezinu kas, bet es nedrīkstēju paust tos cilvēku vārdus, jo savādāk man būtu pēc tam vēl tur sliktāk, un es kaut kā mēģināju izdomāts tēlus tajā visā ieviest, kaut kāds izdomāts cilvēks. Bet tā bija mana izvēle, un tad man vienkārši pateica, tu vari atzīties savos pārkāpumos, un šī ir tā iespēja tev atzīties. Man tā tika pateikts, ka šī ir tā iespēja atzīties. Un tas kaut kā tajā brīdī man tā šķita. Bet tiešām, kāda jēgas laik to slēpt, un, jānāk taču beidzot pie saprašanas ir. Un pirms tam bija tādi nelieli tādi pakāpieni uz to visu. Un tajā brīdī es teicu, jā, es to izdarīju, es to visu esmu darījis, un tad sekoju, atzīšanās. Protams, es dabūju sodu par to,
mūsu tieslietu sistēmas izpratnē es saņēmu brīvības atņemšanu uz 3 gadiem. Es pavadīju cietumā. Nu, ko lai saka, bija grūts periods, bet kaut kas tā visā bija labs. Es kaut kā iekšienē sajūtu tādu spēku, kad jāturās pie tā labā. Tad es tvēros pēc tā labā. Es apgūtu tur krioloģijas zināšanas, man bija vājas. Un es sapratu, man tagad ir iespējas kaut ko mācīties, daudz laika brīva un tā. Un kaut kā jāmainās, sevi jāmaina, pateicoties tam, ka man ir šī iespēja dota. Protams, bija grūti tajā visā sabiedrībā iejusties un kaut kā dzīvot ar viņiem, jo tur reāli es atrados mājā, 3-stāvīgā, un tur apmēram 100 cilvēku, un tur pie viņiem visiem tur var staigāt, tur sveicināties un vispārējais. Jā, tādā ēkā tu atrodies, un tur visur tu apkārt kaut kādi slepkos, un tur cik pa 20 gadi tur sēž daudz. Kāda tur sajūta, tur visu laiku to liekas, tūlīt, ka tik tur neatnāk kāds tur un kaut ko nesāk tur. Tur bija, kā bija. Bet es jums teikšu, ka, jāatvarās ir tādos brīžos, ir kā vien var jāatvarās pēc visa labā, kas ir. Un es nezinu, es gribu teikt tiešām slavu Dievam, ka tam visam esmu cauri. Tur bija iespēja iegūt izglītības, es ieguvu arodu izglītību, galdnieku palīgs, un ieguvu arī video profesionālo, elektromontieru apmācības kursu izgāju. Bija arī iespēja alfa kursu iziet, tas bija tāds interesants. Kaut gan no sākuma es īsti nesapratu, labi, tur man tas šķita vairāk tāds alfas kursus no sākuma tāds tā kā kaut kāds apmācības periods, kur reāli tu uzzini tik, kas reāli bijis tas viss. Bet, tajā visā savu sirdi un neatdoties tam visam. Tikai reāli uzzināt zināšanas pēc. Jā, un tad kaut kā tas viss vārds, viņš darbojās īstenībā. Kaut arī viņi zina zināšanas pēc, bet viņš kaut kur uzplaiksnīja kaut kādās situācijās. Un bija tādi brīži, kad tiešām kaut kas notiek. Un tu sajūti iekšienē tādu tā kā vēlmi rīkoties pēc tā vārda. Man bija tā dažas reizes. Man bija iespēja vai piedot kaut kādam cilvēkam to, ko viņš pret mani bija darījis. Vai viņš saņem pelnīto sodu pēc tiem visiem cietuma likumiem. Es piedodu, es teicu, priekš kam? Tas tā, Es pēc tam vēl pat ar viņu tur kā lai saka, ar viņu kontaktējos un tā, un pēc tam vēl tur skaidroju visu kaut ko un palīdzēju, cietuma vispār izpratnē. Man kaut kā pateicoties, nezinu, varbūt tādam iepriekšējam atrašanās tajā sabiedrības slānim bija kaut kādas iemaņas tajā visā, kā jāizturās pret ieslodzītiem, kā, iejusties tādā sabiedrībā. Tas atviegloja man uzdevumu un arī, un iziet tam visam cauri. Un tad bija iespēja pieņemt Jēzu Kristu. Mums brauca sludinātāji no Rīgas draudzes, konkrētāk no Karkalnes. Tur bija tādi, labi sludinātāji, mācītāji, viņi brauca pie mums. Sludināja evaņģēliju. Tur bija kapelāna palīgs. Kapelāns bija mācītājs tās draudzes un kapelāna palīgs. Kapelāna palīgs bija viens no ieslodzītiem, bet viņš viņam bija otrais jau termiņš, viņš jau otro reizi, kā saka, cietumā, bet viņš labi zināja Dievu vārdu un kaut kā viņam tas gars, viņš tā mācīja visu izstādi, kaut viņš krievs bija un ar tādu krievu akcentu latviešu runāja, bet mēs visi sapratām. Mēs tur bijām vairāk jau ar laiku. Un viņš kaut kā visu stāstīja un tur mēs šķīrām un tur beigās jau sāk iegaumēt tās visas secības grāmatu un kaut kā jau drošāk par to Bībeli jau sāk vispār ņemties. Bet tas bija pēc tam, kad es pieņemu Jēzu Kristu, man tas tā iepriecināja tas brīdis, kad tiešām es pieņemu un man teica, lasi jauno derību. Sāc vispār šito visu to, tavs sākums, kā teikt, ir jaunā derība. Un es, labi, cik es sapratu, tas tā kā vieglāk ir tas sākums. Tur nav uzreiz vecajā derībā, tur jāņem 2. Samuela un tur piemēram. Bet, jaunā derība evaņģēlija, vēstules. Un tad es sāku tam visam tā iedzināties, tā pamazām sajūtu tādu vēlmi pat lasīt, kas tad tur īsti ir. Es nebiju līdz tam lasījis. Plus vēl tas, kad palīdzēja lasīt, šķirstījām tur visu kopīgi.
Un reāli tā brālība, kas mums bija tāda maza kapela, beigās jau viņa bija tik iemīļota vieta jau, un vispār brāļu starpā tā visa būšana bija jau tik tā tuvu sirdī iegājās. Es patiesi pateicos Dievam, ka man bija šī iespēja vispār to visu piedzīvot. Ka es varēju Jēzu Kristu piedzīvot tādā vietā, no kuras man bija ļoti bail. Man bija taču bail vispār kaut kādā cietumā nonākt. Padomājiet paši, jā. Tāds jaunietis. Es biju bailīgs, tāpēc tiku ietekmēts un, jā. Un nonākt tādā vietā es netiecos. Bet tad es saņemos, es teicu, es to esmu izdarījis, un es zināju, ka varbūt bija cerība, ka man nevajadzēs atrasties ieslodzījuma vietā, bet, kaut kā tomēr jau gatavojos pamazām uz to. Lūk, un pēc atbrīvošanās turpinu. Un neilgi, vispār pirms atbrīvošanās un kopš tā brīža, kad es pieņēmu, tas bija 28. decembris 2011. gada. Es pieņēmu Jēzu Kristu, un kopš tā brīža visu laiku manas lūkšanas balstījās uz to, ka Kungs pēc atbrīvošanās, lai mans prāts turpinātos saistīties ar tevi. Jo bieži vien visu laiku bija tāds uzskats un priekšstats par to, ka cilvēks vēršas pie Dieva, tad, ka viņš jūtās tāds bezspēcīgs, un ko līdz viņam parādās spēks kaut kāds, piemēram, viņš ārpus cietuma, man te vairs neviens nevar ietekmēt, es karoju šeit savu ceļu. Dievs man tur palīdzēja cietumā, man bija vajadzīga viņa palīdzība, bet, tagad es māru, un es tur tālāk pa savu darīšanām varu turpināt ņemties, un viss būs čikiniekā. Bet, un prieks par to, ka es joprojām cenšos, un vai arī ir bijuši tādas šaubas nāk, un vispār kaut kādas uzbrukumi, un vispārējais, bet es esmu šeit, un man prieks par to. Un pirms šīs liecības bija tāds nedrošums, bet šobrīd jūtos droši, un tas pateicoties Dievam, ka viņa svētais gars mierina. Tāpēc es vēlos beigās pateikt, ka viss gods un slava Jēzum Kristum, lai arī, ko es šobrīd runāju, tas pateicoties Dievam ir. Paldies jums par uzmanību.